Uzmanību no Rīgas domes trauksme Imantā, tur grib izcirst kokus. 54 koki, tas ir krietni, ka daudz vispār. Tiešām, vai jūs minējāt Slokas ielas alē vecās dāmas mūžas? Tas ir vēsturiskās liepas, es vienkārši nesaprotu, kā jūs varējāt viņas piekrist zāģēt. Liepu alē, tā ir pie dāmas, vecdāmas mūžas. Tas varētu būt tas, bet lai pārliecinātos. Pārliecināties tagad, Kad jūs sāksiet, jo es arī iešu ķēdēties klāt, godu vārds. Es tur dzīvoju. Viņi pa 8000 jaunas vietās tāda koku vienu. Tas ir bizness. Iedomājieties, mums stāsta pasakas, lai būtu zaļāka Rīga, tāpēc vajadzīgi veloceliņi, un tāpēc ir jāizcert senie vecie lielie koki. Nedod jūs korupciju. Varbūt jūs varētu apturēt šo projektu. Paldies. Es varbūt lūkšu jūs arī atgādināt, no kurā gadā šis projekts uzsākās, lai visiem būtu skaidrs, ka tas neuzsākās aizvakar. Projekta izpēte, ja nemaldos, 21. gadā tika veikta projekts vienkārši ir iekļauts arī ar domas plānu. Covid laikā vispār neviens nepievērš uzmanību tam visam. Rīcības investīciju plānā mēs doto brīdi veikt priekšspēju, veikt projektēšanu, tiek veikt būderi. Šim projektam ir ierobežots realizācijas termiņš, kuru neievērošana var radīt riskus Eiropas finansējumu zaudēšanai un atmaksai. Līdz ar to departaments doto brīdi ir ievērots visas procedūras, saņemts visas atļaujas, šis projekts jārealizē. Kurš Es smaida? droši vien tad vienīgais, ko varētu piedāvāt, ja ir vēl izbraukuma sēdējas, esmu absolūti gatava to uzorganizēt šonedēļ. Obligāti. Kamēr nav sākuši cirst kokus, lūdzu, kolēģi, varbūt sākumā paskatāmies, ko mēs cērtam, un tad... Labi, tātad... Tas ir korupcija iespējamā. Braucam skatāmies, jā. Varam braukt un apskatīties tā. Mēs varam sarunāt, ka jūs necirtīsiet nevienu koku, kamēr nav apskatījušies deputātu uz vietas. Mēs šodien sazinājāmies. Vienīgais, gan šeit tiešām vajag bišķiņ tā kā pirmkārt paļauties uz projektētājiem, ka viņi saprot, kā ir jāprojektē. Nevar korumpēt iespējams. Un otrkārt, es gribu, lai jūs tomēr saprotat, ka tie projektētāji nemeklē tur, kuru koku nocirst. Viņi pilnīgi noteikti ir meklējuši, jā, tas ir kompromiss, tev to koku ir padaudz, bet arī vajag pievērst uzmanību, tur ir arī tādi būduri, kur ir izstāsts pēc viena koka, bet tur ir saskaitīti 10, piemēram. Un tad trešais, tad atcerēties, ka deputāti nav arboristi. Jā. Varbūt kāds ir. Ir kāds, es domāju, ka mums šajā sasaukumā neviena arboristi. Nekas? Varam rīkot.